Pagājuši gadu pabeidzu pirmo gadu kā iespējamās misijas skolotāja, situācija bija tāda, ka viena no 11. klases meitenēm bija nesekmīga fizikā. Vai pareizāk sakot, viņa vispār nebija vērtējuma. Uz stundām viņa ļoti maz bija nākus, kontroli praktiski nebija rakstīti, ja kāds bija rakstīts tad nesekmīgi. Tad mēs nonācām pie vasaras darbiem. Kā tas zina mans klases biedrs, arī man pašai personīgā pieredze ar vasaras darbiem. Tieši tāpat kā man skolniece, es 11. klasē biju arī ar NV, bet sportā. Tad es ļoti satraucos, lai tas pats nenotiek ar manu skolnieci, un lai viņai šie vasaras darbi nāktu par labu. Un tāpēc es ļoti plānoju, ko mēs mācīsimies, kā mēs mācīsimies, un kā es varētu viņai palīdzēt stiprināt to pārliecību, ka viņa fizikā var. Tad, ja mēs paskatāmies uz tām atzīmēm, kas pēc tam bija 12. klasē, mēs pamazām gāja uz augšu, un tagad es tā lepnumu varu teikt, ka viņai gadā ir 7 fizikā, kas, protams, ir ļoti labi. Tas skolēns atnāca, viņš pirmkārt atnāca pilnīgi no cita reģiona, no Skrundas, kas nav vietējais, viņš ir 2 gadus vecāks kā pārējie, respektīvi septembrī viņam palika 18 gadi. Tas, kas viņam nāca līdzi, ir tas, ka viņam nav tēvs, ir tikai mamma, nav regulāri ienākumi, tā tālāk, kas rezultējās kaut kad martā ar to, ka viņas izlikt no dzīvesvietas. Un, attiecīgi, bija vairākas problēmas, ko vajadzēja risināt. Un pirmais, ko es izdarīju, cik viņš tur bija deklarēts ādažots, sarūpēju skolā brīvpusdienas par skolas ietaupīto naudu. Tad es nodrošināju viņam piekļūt datoram skolā, lai varētu veidot prezentācijas, pelnīt atzīmes. Tāpat konsultēt dažādos priekšmetos, piemēram, matemātika, ķīmija, tas būtu loģiski, bet arī beidzās ar svētdienu pēdējo, kad mēs mācījāmies romantismu mūzikā. Es atradu vienu knifu, kas patiesībā sākumā viņiem skolēniem šķita diezgan varbūt apgrūtinoši, un tas nebija ok. Mēs ļoti daudz sākām stundās lasīt. Jo man liekas, ka lasīšanas prasme ir viena no labākajām, viena no svarīgākajām prasmēm vispār cilvēka dzīvē, un caur šiem lasīšanas uzdevumiem mēs visu laiku meklējām atbildi uz jautājumu, kāpēc. Un uzdevumi, caur kuriem to var darīt, ir ļoti daudz un dažādi. Mēs mēģinājām formulēt skolēnu personīgo viedokli un pie katra uzdevuma, kur bija vienalga lasīšana vai kāda cita darbības stundā, mums bija svarīgi saprast, ko viņš par to domā, un ka viņam lēnām parādās viedoklis, un tas viedoklis ir vērā ņemams, un ka viņš redz pievienoto vērtību, kāpēc viņam, kā cilvēkam, kā šīs sabiedrības loceklim ir svarīgi atbildēt uz jautājumu, kāpēc. Tāpatās arī Hugo, kurš vēl mācīties dziesmas no galvas, tad arī Markus, kurš jau izpild 2 no 5 uzdevumiem. Gada sākumā viņam, ieraugot lielo darbu, labi 5 uzdevumus, šķita, ka nekad mūžā neizpildīs, bet jau tagad izpild 2. Un tāpatās arī Laura, kura jau izpilda visus uzdevumus visās 40 minūtēs. Rezultāts bija tāds, ka jaunieši paši atzina, ka mēs runājam par tēmām, kas noder dzīvē, un ka tā ir cita veida pieeja mācībām, radīt kādu produktu un mācīties caur produkta radīšanu. Nevis no grāmatām, bet mācīties tieši procesā. Un spriešanas un domāšanas prasmes pēdējā lapiņā rakstīts par to, ka jaunietis ir priecīgs par to, ka viņš ir iemācījies aizstāvēt viedokli, kas nav viņa paša. Un kas sasniegs no procesa viedokļa? Ko es redzu viņas no skolēnu aptaujām? Skolēni atbild un izceļ, ka tās lietas, ko mēs biežāk darām stundās, ir, ka mēs noskaidrojam, kas jāapgūst. Mēs saņemam papildus palīdzību. Man ir skaidrs, kas man šajā priekšmetā jāapgūst. Es zinu, kas man jādara, lai būtu panākumi šajā priekšmetā. Un kas sasniegs tajā, ir samazinājies biežams, ka es meklēju palīdzību par skolotāju, kamēr ļoti augstu vērtētu saņemt papildu palīdzību, kad ir grūtības. Pusauģi nebaidās pateikt stundā skaļi, ka nesaprot, un secinājums skolēni kļuvuši pastāvīgāk savas mācīšanās. Un kas sasniegs no rezultātu viedokļa? 3 skolnieces vairs nesaka, ka matemātika nav viņām, bet stabils pie uzrādīt labus sasniegumus. 3 skolēni nodana matemātikas uniprāt iegūst 2. un 3. vietu un atzinību, un 85% no skolēniem šajā 8. klasē ir piedzīvojuši līdzaugsmi par 1 balli.